Lasām pauzē mēs ieskatīsimies šoreiz Jāņa Rozes grāmatnīcā. Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Rakstīt grāmatu Dzimuši, lai skrietu, autoru pamudināja viens vienkāršs jautājums – kāpēc man sāp kāja? Vīlies rietumu medicīnas ieteikumos un skaidrojumos, ka viņam ir jāpārtrauc skriet, autors uzzina par indiāņiem. Par indiāņiem, kuri spēja noskriet sacīkšu zirgu, gepārdu un olimpisko maratonistu. Turklāt viņu vienīgā acīm redzamā motivācija ir kustību prieks. Dzīvojot gandrīz pilnīgā izolācijā, cilts indiāņi gadsimtiem ilgi ir praktizējuši tehnikas, kas ļauj noskriet simtiem jūdžu bez apstājas. Pārcilvēciskais talants iet rokrokā ar apbrīnojami labu veselību un garīgu stabilitāti. Pateicoties savādniekam un vientuļniekam vārdā Baltais zirgs, kurš jau ilgstoši dzīvojis šai neparastajā ciltī, autors atklāja nevienu noslēpumu un galu galā arī superatlētu sevī. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās. Dzimuši, lai skrietu. Ja jūs atbildēsiet pareizi uz jautājumu, precīzi citēju, kurās valstīs grāmatas Dzimuši, lai skrietu autors ir strādājis kā kara korespondents. Ja jūs uz šo jautājumu atbildēsiet pareizi un būsiet pirmais, kas to ir izdarījis, rakstot atbildi mūsu Twitter kontā Rīga TV24, tad šī grāmata būs jūsu. Bet domājot un atceroties par veiksmīgāko cilvēku, kas ir atbildējis uz iepriekšējās lasām pauzes jautājumu, kurš savā īpašumā iegūs grāmatu autobusa šofērs, kas gribēja būt dievs, varu teikt vienu, ka pareizā atbilde ir, ka šī grāmata ir tulkota no ivrita. Un pirmo pareizo atbildi mums ir atsūtījis personu, kuras Twittera vārds ir kurpju kaste. Apsveicam, grāmata ir jūsu, bet cerams, ka tā nenonāks kurpju kastē, bet nonāks pēc izlasīšanas jūsu grāmatu plauktā vai jūsu draugiem. Priecājamies kopā ar jums par šo iegūmu. Laba grāmata!